debesu valstība ir Dieva taisnība. Mateja evaņģēlijs, 5. nodaļa, 10. 11. pāns. Jēzus kalna sprediķī saka šādus vārdus. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Tātad debesu valstība ir Dieva taisnība. Tās ir pareizas attiecības ar Dievu, ka Dievs ir Dievs mūsu dzīvēs, mūsu lēmumi nāk nevis no mūsu pašu taisnības, bet no svētā gara, no debesīm. Un tā ir debesu valstība, svētā gara vadība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lielākoties cilvēki ir paštaisnīgi, dzīvo pēc savas taisnības izpratnes, un tas nozīmē, ka vienmēr katrs domās, ka viņam ir taisnība un ar to attaisnos savu rīcību, ļaunumu pret kādu. Bet šeit Jēzus runā, ka valstība jau pieder tiem, kur ir taisnības dēļ vajāti. Dieva taisnība būs vajāta, jo paštaisnos Dieva taisnība izaicinās. Jo savā ziņā paštaisnība nozīmē to, ka cilvēks pats grib būt Dievs, ka viņš negrib Dievu. Un ja kāds staigā ar Dievu, tas viņu izaicina. Un tādēļ viņš vajā viņu, jo tas nedod mieru viņam. Jo tas apliecina, ka valstība ir reāla, ka Dievs ir dzīvs, bet tādēļ neuztraucies. Ja tu esi ar Dievu, ka tev vajā, jo tā ir brīvība. Lai vajā, piedod, atlaid, tu esi augstāk, tu esi tuvāk Dievam. Un tālāk ir interesanti, svētīgi laimīgi jūs esat, ja jūs lamā, atkal vajā, apmelo, bet ir viena nianse, ja visu to dara Kristus dēļ. Nevis tādēļ, ka es esmu slikts, un tad saka, ka es esmu slikts, bet tas viss ir tad, kad es esmu labs, jo Dievs ir labs, un ja Kristus ir manī, tad es esmu labs. Un kuram tad patīk, kad pret viņu slikti izturās, ja tu esi labs, un kaut vai gribi būt labs un darīt labu, bet tur ir maza nianse. Tu būsi brīvs no cilvēku viedokļiem, no cilvēku ietekmes, jo cilvēki grib ietekmēt viens otru, un viņi vēro, un brīvība kaut vai no tā, ka tev nevienam cilvēkam nav jātaisnojās, jo mēs tiekam taisnoti Dievu priekšā, Jēzu Kristu. Un ja kādam kaut kas nepatīk par tevi, lai viņš vēršās pie Dieva, jo Dievs arī mūs sargā, ja mēs ļaujamies. Jo Kristus atklāja vienu tādu lietu, ka cilvēku sabojā nevis tas, ko par viņu runā, bet tas, ko viņš runā. Tādēļ esi brīvs no cilvēku viedokļiem, no apsaukāšanās, no meliem, jo tu esi daudz vērtīgāks. Nevienmēr sliktu runā tādēļ, ka tu esi slikts. Varbūt sliktu runā aiz skaudības, varbūt tādēļ, ka tev pieder valstība, ka tu jau esi valstībā, un ka tā ir firmas zīme šeit uz zemes. Bet Dievs saka, ka tu būsi svētīts, ka tu būsi laimīgs. Tātad viņš rūpēsies, tātad viņš nodrošinās. Jo Dieva taisnība
ir arī pilnīga uzticēšanās viņam. Uzticēties nozīmē nevis pašam risināt visas lietas, bet ļaut, lai Dievs risina viņas savā spēkā. Un kad mūsu uzmanība ir uz Dievu, tad mums arī nav uztraukuma, ko par mums runā, melo, aprunā, vajā, jo tad mēs vairs nepiešķiram svaru, vērtību cilvēku viedoklim. Mēs nekad nezinām, kāpēc cilvēku viedoklis ir tāds. Mēs nezinām sirds motīvus, bet lielākai daļai cilvēku sirdis ir ļaunas, skaudīgas, jo neapzinoties cilvēks pats grib būt kā Dievs. Un divi dievi nevar būt šajā pasaulē, un tādēļ vienmēr ir konflikts. Bet mēs, kas gribam dzīvot debesu valstībā, mēs dzīvojam pēc Dieva taisnības. Un ja mēs dzīvojam pēc Dieva taisnības, mums ir pareizas attiecības ar Dievu, un arī savā starpā nav konflikti. Jo arī vēlāk Jēzus saka, ka mūsu taisnībai ir jābūt labākai par farizēju taisnību. Svētīgu dienu visiem, paldies par uzmanību, sludinam valstību, sludinam vadību. Man ir skumji citreiz, kad ir tik maz saprašana par valstīm. Un es ticu, ka nāk laiks un ka celsies cilvēki, kas grib dzīvot Dieva taisnībā, kas būs piekusuši no šīs pasaules netaisnības, jo īsta un patiesa taisnība nāk tikai no Dieva. Un Dievs var visu vērst par labu un mainīt, ja mēs uzticamies viņam. Un viņa vara ir pāri visā varā, kas ir uz zemes. Svētīgu dienu visiem! Atā!